Cienījamie kolēģi un īpaši frakcija Jaunā Vienotība. Nevar būt tā, ka jūs nenāksiet atbildēt uz šo tribīnē. Es vienkārši nespēju noticēt, un es neticu, ka jūs nepiespiedīsiet pogu debatēm un nenāksiet skaidrot to, kāda ir jūsu politika, ka jūs vienā brīdī pat solat izbeigt tirdzniecību ar Krieviju, un nākamajā solī, lai realizētu mērķi izbeigt tirdzniecību ar Krieviju, jūs virzat jautājumu par 35 miljonu investīcijām, lai palielinātu tirdzniecības loģistikas caurlaidi Latvijas-Krievijas robežās. Es nespēju noticēt, ka jūs nenāksiet atbildēt par to, kāda īsti ir jūsu politika. Tā problēma, acīm redzot, ir tajā, ka valdībai vairs nav skaidras politikas. Šis jau ir avārijas režīms, kur izpratne par to, kādi projekti ir jāvirza, kādas naudas, kādi miljoni ir jāpaspēj iztērēt, ir terminēti nevis valstiski sasniedzamajos mērķos un vēl pat partijas vai premjera publiskajos solījumos, bet tas viss ir determinēts pāris mēnešu redzamībā, paspēt kaut ko līdz vēlēšanām, uzsākt, palaist iepirkumus, iztērēt. Un tā, manuprāt, ir fundamentāla problēma. Vienalga par jebkādiem jautājumiem pēdējā laikā, par ko esam runājuši. 20 miljoni, šeit 35 miljoni, 100 miljoni stradiņiem. Runā par to, cik mēs esam naudu piešķīruši, cik betonu esam tonnas nopirkuši. Bet kādus mērķus esam sasnieguši, kolēģi? Par to nerunā. Tad, kad bija Sprūda kunga demisijas pieprasījums, mēs mēģinājām pajautāt, kādus mērķus mēs esam sasnieguši. Stratēģiska saruna šeit Saeimas tribīnē par to, varbūt kā Igauniem, varbūt jāmaina pieeja, varbūt nauda jāpārvirz no vieniem ieguldījumiem uz citiem, kalkulējam, rēķinam, varbūt šādi efektīvāk izlietosim naudu, sasniegsim labāk mērķus. Nē, mēs šeit dzirdam vienu un to pašu. Tā ir šīs valdības vizītkarte. Piešķīrām miljonus, iztērējām miljonus, nopirkām tik un tik kubikmetru betonu. Šādā veidā veiksmīgi valsti uzbūvēt nevar. Vēlreiz un atkārtoti aicinu Jaunā Vienotība, lūdzu piespiediet pogu, kas saucās debates, nāciet un sabiedrībai, ne Saeimas deputātiem, tiem, kas tur skatās, izskaidrojiet, ko nozīmē jūsu solījums izbeigt tirdzniecības attiecības ar Krieviju un nākamajā solī 35 miljonu investīciju, lai palielinātu tirdzniecības caurplūdi Krievijas-Latvijas robežpunktos. Lūdzu, nāciet un paskaidrojiet. Ja nē, tad jums iespēja arī demisionēt.